Tā ir tuvā gaisma. Ieslēdzam iekšā. Redzat? Un šajā te LED prožektors ar lēcām. Redzat? Tur iekšā diodes ir. Galvenais princips, tā ir tālā gaisma, tā, kura nežilbinās cilvēks ar normālu fokusējumu. To es parādīšu rezultātu. Viņš ir pats par sevi ļoti viegls, bet dzēsēšanas ribas ir lielas. Tāpēc, ka viss labs LEDs, kas labi deg, viņam vajadzīga tikai laba dzēsēšana. Savādāk viņš pārkarsīs un izies ātri no ierindas. Skaisti, ieslēdz tuvās gaismas mašīnai. Tā, hops, tā ir tuvā gaisma. Tā skatieties, viens mazs LED lukturīts, bet ar ļoti labām lēcām. Ieslēdzam iekšā. Redzat? Un šajā te. Un mēs redzam perfekti visu tālumā. Viņš tā kā lāzers dedzina cauri, redzat, visam mežam. 650 tālumā tur. Hops. Un mēs viņu ļoti labi redzam. Tā ir domāta kā papildus gaisma. Ja mums blakus gaisma ir, tā ieslēdz tuvās gaismas. Izslēdz gaismas. Hops. Tīri ideāla gaisma. Tagad bez lukturīša, o tīri kā viņš spīd. Redzat, viņam ir tālums un tuvums. Mēs tuvumā redzam nedaudz, bet galvenais princips uz tālumu ir. Tā, ieslēdz, izslēdz. Redzat, dzeltenā gaisma. Jautājums, pēc kā vajadīga dzeltenā gaisma? Kad ārā būs sniegs, migla, ļoti slikti apstākļi, ar dzelteno gaismu mēs redzēsim vislabāk. Un tagad skatāmies, mums garām brauks tos mašīna un patīsimies, kāds izskatās. Redzat, mazs lediņš. Redzat, mašīna jau tālumā ir, bet mēs viņu visu ceļu apgaismām noņēmām, uzlikām, redzat? Pasties, viņa reāli jau aizbraukus tik tālu, bet pilnībā visu var redzēt. Un šitāds LED zvērs būs pieejams vienkārši veikals.lv. Padarīsim šito dzīvi spožāku. Skatieties, vienkārši tā kā degošs punkts, viņš tā kā sauli izskatās. Mūsu jaunie lukturi, no vienkārši veikals. Mūsu jaunie lukturi.